Esiet sirsnīgi sveicināti, mīļie klausītāji! Jūs klausaties Vienības balsi, kristīgu radioraidījumu latviešu valodā. Šo raidījumu galvenā tēma ir Dieva mīlestība. Dievs mīl šo pasauli, visas tautas un katru vienu cilvēku. Dievs mīl arī tevi, mīļais klausītāji. Savā lielajā mīlestībā Dievs sūtīja Jēzu Kristu, savu dēlu, lai viņš izglābtu grēkos bojā ejošos cilvēkus, un viņi atgūtu pazaudēto vienību ar savu radītāju. Vienība ar Dievu ir patiesas un mūžīgas laimes noslēpums. Klausieties Vienības balsi katru otrdienu un piekdienu, 21:05. Aiciniet arī savus draugus klausīties šos raidījumus. Ceram, ka arī šī vakara vēsts jums būs par svētību. Jozu grāmatā 24. nodaļā 15. pantā lasām: Izvēlieties šodien, kam jūs gribat kalpot. Spēja izvēlēties ir viena no Dieva dotībām cilvēkam, viena no tām dotībām, kas atšķir cilvēku no zemākiem radījumiem. Kad Dievs radīja pirmos cilvēkus, Ādamu un Ievu, viņš tos radīja izvēles spējīgus un ļāva tiem izvēlēties, paklausīt viņam vai nepaklausīt. Pirmie cilvēki izvēlējās nepaklausīt Dievam un pazaudēja paradīzi. Izvēles spēju viņi tomēr nezaudēja. Cauri Bībeles lapas pusēm tādēļ rakstīts par cilvēku izvēli. Un patiesībā pie Bībeles galveniem tematiem vispār pieder Dieva griba un cilvēka izvēle. Cilvēka atbildība Dieva priekšā ir taisni šī izvēles laukā. Ar savu izvēli cilvēks izšķir mūžības likteni sev pašam. Ja viņš izvēlās sekot Dieva gribai un plāniem, viņš izvēlās mūžību kopā ar Dievu. Ja viņš izvēlās neklausīt Dieva gribai, viņš izvēlās mūžību no Dieva. Katra izvēle, katra izšķiršanās ietekmē cilvēka dzīvi, viņa laimi, viņa likteni, viņa raksturu, viņa personību. Ja izvēle ir cildena, taisnīga, sirdskaidra, godīga, saskanīga ar Dievu vārdu, tad cilvēks garīgi aug. Ja izvēle ir negodīga, sautīga, ļauna, netikumīga, pašmīlīga, ļaulīga, cilvēks garīgi slīd lejum. Izvēļu dažādība dzīvē ir liela. Ir dažādas darba un atpūtas, dzīves mērķu, draugu izvēles. Ir dažādas izturēšanās un uzvešanās, garīga un laicīga nodarbība, mācīšanās un vingrināšanās, kalpošanas un ziedošanās un arī citas izvēles. Lai izvēlētos labo, pareizo, ir vajadzīga vispirms griba to darīt. Bet kur lai cilvēks dabū gribu izvēlēties labo? Bībelē lasām, kā Dievs ir tas, kas dod šo gribu. Katrā cilvēkā tādēļ ir griba pēc labā, patiesā, svētā. Cilvēks pats tikai bieži šo gribu apslāpē, tai pretojās to ignorē, un tā ir viņa lielā un liktenīgā kļūda. Tāpēc arī slavenais norvēģu rakstnieks Ibsens rakstījis neaizmirstamos vārdus: tiks piedots tev, ja neiespēji, bet mūžam ne, ja negribēji. Tie ir dziļi nopietni Bībelē pamatoti vārdi. Nepilnības, kļūdas, vājības Dievs piedod, bet negribēšana, nepaklausība, Dieva gribas noraidīšana ir lietas, kas galu galā cilvēku novērt mūžīgā pazušanā. Griba izvēlēties labo būtībā ir viena no lielākām Dieva dāvanām cilvēkam šī pasaulē.
Kāds mācītājs tādēļ sacījis, kā griba darīt labo ir zelta atslēga, ar kuru visas pārējās dotības tiek atbrīvotas kalpošanai un svētībai. Bez šīs gribas pārējās spējas ir mirušas Dievam un viņa valstībai. Kad Mūdijs kā jauns cilvēks Bostonā dzirdēja kādu evaņģēlistu sakām, pasaule vēl piedzīvos, ko Dievs var darīt caur cilvēku, kas sevi pilnīgi nodod viņam, Mūdijs sacīja sev, es būšu šis cilvēks. Un viņš bija, pierādīdams pasaulē, cik Dievs brīnišķīgi var lietot cilvēku, kas izvēlējies labo, izvēlējies pilnīgi pakļaut sevi Dievam. Griba izvēlēties darīt labo, tādēļ neapšaubām ir liela Dieva dāvana. Ar to iespējams dzīvot uzvaras dzīvi. Caur to cilvēks arī atļauj Dieva garam darboties savā sirdī un paklaus tā balsī. Ja tu, klausītājies, noslāpējis sevī šo Dieva dāvāto labo gribu, ja tu ar vienu izvēlies būt saīdis, nelaipns, paštaisns, nepiedevīgs, pašmīlīgs, citu kritizētājs, citu aprunātājs, ja tu izvēlies būt neaktīvs, tāds, kas ar vienu gaida, lai cits strādā un darbojās, kam pašam nav vēlēšanās pielikt roku, sirdi un līdzekļus draudzes darbā, labdarības vajadzībās un citos Dievu uzticētos pienākumos, ja tu piederi šīm kategorijām, lūdz Dievu, lai viņš tev piedod un lai viņš atjauno tevī dievišķu gribu izvēlēties labo, pirms nav par vēlu. Citādi tu vari nonākt tanī pulkā, kurus katru vienu reiz tiks zīmēt vārdi, nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā. Lai cilvēks varētu pareizi izvēlēties labo, ir daži principi saskanīgi ar svētiem rakstiem, ko nepieciešams ievērot. Tie palīdz dažādos dzīves izšķiršanās gadījumos iet pa pareizu ceļu. Esi vienmēr patiess, lai tavu vārdi, darbi un izturēšanās vienmēr pauž patiesību. Patur vienmēr un visur skaidru sirdi. Neaptraipi nekad savu sirdsapziņu ar netīrām lietām. Saki skaidru nē, visur, kur tev piedāvā to, par ko tu droši zini, ka tas nav labs. Vienalga, vai tas ir kāds šaubīgs veikals, reibīgs dzēriens vai cits kaut kas tam līdzīgs. Esi vienmēr taisnīgs un godīgs savās attiecībās ar cilvēkiem un Dievu. Dusmās savaldies un neizdari kaut ko pārsteidzīgu. Nelieto nepārdomāts un pat rupjus vārdus, ar ko tu citus var ievainot un pats sev kaitēt. Bez tam kristietis dara pareizi pēc iespējas pie katras grūtākas izvēles Dievu lūdzot un jautājot, vai viņa izšķiršanās Dievam būs patīkama. Šis pēdējais jautājums daudz būtu atturējis no nepareizas rīcības. Pareizi dara arī tas cilvēks, kas izvēloties nedomā par sevi vien, pašmīlis ar vienu izvēlē kļūdās. Atminēsimies Latu vecajā derībā. Viņš izvēlējās sautīgi un piedzīvoja krišanu. Nesautīgas izvēles paraugs ir Mūzes, kas atteicās no piederības Ēģiptes valdnieka dzimtai un labāk izvēlējās ciest ļaunumu kopā ar savu tautu. Un kur vēl vecajā derībā ir lielāks vadonis un personība par Mūzu? Bībelē mēs atrodam daudz piemērus un sekas gan pareizai, gan nepareizai izvēlei. Lielākā kļūda, ko cilvēks šī dzīvē var izdarīt, ir pagriezt muguru dzīvajam Dievam, atstumt savu glābēju un pestītāju. Jo ilgāk tu, klausītāji, to darīsi, jo grūtāk tev būs atgriezties. Izvēlēs šodien, pieņemt Kristu par savas dzīves vadoni. Šī tad būs tavas dzīves jaukākā izvēle. Tu to vienmēr atminēsies prieka asarām acīs. Tu būsi izvēlējies mūžīgo dzīvību savai nemirstīgai dvēselei. Mūsu teksta vārdus izvēlēties šodien, kam jūs gribat kalpot, tu būsi piepildījis labākajā veidā. Ja Kristus jau ir kļuvis tavas dvēseles pestītājs, tad izvēlies savu dzīvi pilnīgi pakļaut viņa dievišķai vadībai, un tu piedzīvos svētības, par kādām līdz šim tu nesapņot nespēji. Āmen. Nuodlos,
pie kājām zemojos, gribu tev vien piederēt, visu upurēt. Lai vien notiek, kungs, tavs prāts, un tavs vārds top daudzināts, visās tautās godināts. Notiek, lai tavs prāts. Esi bijis pacietīgs, ļaunam bērnam piedevīgs, manu grēku padadu, izdeldējis tu. Lai vien notiek, kungs, tavs prāts, un tavs vārds top daudzināts, visās tautās godināts. Notiek, lai tavs prāts. Paštaisnībā pievīlos, dzīvot tev es izvēlos, darī mani grēcinieku tevim derīgu. Lai vien notiek, kungs, tavs prāts, un tavs vārds top daudzināts, visās tautās godināts. Notiek, lai tavs prāts. Mūsu kungs Jēzus kādā gadījumā viesojās farizeju priekšnieka namā. Farizeji bija jūdu ticības dedzīgākie ļaudis. Tur Jēzus stāstīja ļaudīm par Dievu valstību. Viņš stāstīja par bagātu cilvēku, kurš bija nodomājis sarīkot savam dēlam mielastu. Top izsūtīti daudz ielūgumi, bet ielūgumi top noraidīti. Beidzot top ielūgti visi cilvēki. Tāds ir Dievs. Viņš aicina visus cilvēkus uz lielu mielastu, kuru viņš cilvēcei ir sagatavojis. Šis mielasts ir kristīga dzīve. Arī tu, mīļais klausītāj, esi aicināts. Vai tu šim aicinamam sacīsi nē, ja vai tu atsauksies un sacīsi jā? Kā ieaicināti atsaucās bagātā vīra aicinājumam uz mielastu? Tie visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Viņi sacīja, mēs nevaram ierasties tavā mielastā. Viņi aizbildinājās ar dažādām lietām. Viens vīrs bija nopircis zemes gabalu un sacīja, ka viņam jāiet to apskatīt. Viņš bija ieinteresēts vairāk šīs pasaules lietās nekā Dieva valstības lietās. Cits sacīja, es esmu 5 jūgus vēžu pircis un nejūtos aplūkot. Lūdzu, aizbildini mani. Ļoti maz būs tādu cilvēku, kuri pirks vēžus, bez kā tos iepriekš neizmēģinātu darbā. Šāda niecīga lieta atturēja šo cilvēku no Dieva valstības. Vēl cits sacīja, es sievu esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. Bet vai viņš nevarēja nākt kopā ar savu jauno sievu? Ģimenes situācijas nedrīkst mūs aizkavēt no ieiešanas Dieva valstībā. Bībele skaidri saka, ka mums nav ar ko aizbildinātos. Romiešiem 1:20. Jēzus stāstīja šo stāstu, lai parādītu, ka mums nav iespējams izvairīties no Dieva aicinājuma. Mums ir vienīgi jāsaka vai nu jā, jeb nē. Ko sacīsi tu, mīļais klausītāji? Daži ļaudis saka, es šīs lietas nevaru saprast. Es nevaru saprast arī Bībeli. Klausies, neviens cilvēks nesaprot visas lietas Bībelē. Retie cilvēki saprot radio vai telefonu uzbūvi, bet tas neaizkavē mūšos aparātus lietot.
Mēs nevaram definēt elektrību, bet mēs nevaram iztikt bez tās. Ļaudis saka, es nesaprotu Dievu. Es arī nesaprotu. Kāds seno dienu gudrais ir sacījis, ja Dievs būtu tik maz, ka cilvēks viņu varētu saprast, tad viņš nebūtu tik liels, lai apmierinātu cilvēku lielās un mūžīgās vajadzības. Bībelē ir rakstīts, kur ir laba griba, tā ir apsveicama ar to, cik tā spēja, vairāk nevar sagaidīt. Citiem vārdiem, neraugoties, cik gudrs un izglītots vai arī neizglītots tu nebūtu, tev ir jānāk pie Jēzus pa to pašu ceļu, pie Jēzus ir jānāk ticībā. Šī nākšana nav aklas ticības lēciens. Tavs prāts varētu to visu saprast un pieņemt, ja tas nebūtu grēka aptumšots. Bībelē par to ir rakstīts, šīs pasaules dievs, proti velns ar grēku palīdzību, ir apstulbojis neticīgās sirdis, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlija gaišums, kas ir Dieva tēls. Tavs prāts ir grēka aptumšots. Tāpēc tev ir jānāk ticībā, un tikai tad tu sāksi saprast. Varbūt kāds no klausītājiem iebilst. Man nepatīk tas, ko es redzu notiekam baznīcā. Tur ir daudz liekuļu. Īstenībā tas ir ļoti vājš iegansts. Vai jūs tāpēc neiesiet pie ārsta, kad daži ārsti kļūdās? Vai jūs tāpēc vairs nedzersiet pienu, kad tam ir pieliets ūdens? Daži saka, es savā dzīvē nejūtu nekādu vajadzību pēc Dieva. Šie cilvēki ir līdzīgi Bībelē minētajiem laudiķiešiem. Viņi nejūta vajadzību pēc Dieva. Viņi pat lepojās. Es esmu bagāts bagātīgi, un man nav nekāda trūkuma. Bet Dievs saka, kad es raugos uz tevi, tad es redzu, ka garīgi tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Ārēji mēs varam izskatīties labi. Mēs pat varam būt baznīcā gājēji. Bet, kad Dievs raugās mūsu sirdīs, viņš redz, cik tālu mēs esam no viņa. Mums ir nepieciešams ieiet viņa valstībā, nodoties viņam pilnīgi, iesākt viņa vadībā jaunu dzīvi, nododot savas dzīves Kristum. Jēzus sacīja pieminētiem laudiķiešiem, redzi, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Jēzus Kristus saka mums, ka mums ir nepieciešams atdarīt mūsu sirdis viņam. Cik bēdīgi, ka mēs tad sakam nē un mēģinam aizbildināties. Daži saka, es bīstos, ko citi ļaudis par mani domās. Šis ir ļoti izplatīts aizbildinājums. Ļaužu domas. Ļausim, lai patiesība, ne pūlis, nosaka mūsu izšķiršanos. Es piekrītu, ka ir grūti būt Kristus sekotājam, un jo īpaši bezdievīgā valstī. Daļa no grūtībām ir tā, ka ļaužu vairākums mums nepiekritīs, varbūt pat vajās. Klausies, Jēzus dienās daudzi atradās līdzīgā situācijā. Viņi cilvēku atzinību mīlēja vairāk nekā godu Dieva priekšā. Jāņa 12:43. Daudzi citi saka, ja es nākšu pie Kristus, tad man no ļoti daudz kā jāatsakās. Es to vienkārši nespēju. Jā, lai kaut ko lielu iegādātos, nopirktu, mēs esam gatavi strādāt dienu un nakti, atteikties no patīkamiem brīžiem ģimenes vai draugu vidū, no dažu laba komforta. Lai atgūtu veselību, mēs esam gatavi atteikties no daudzām patīkamām lietām. Lai iegūtu zelta medaļus, sportis ir trenējies 8 pat 10 stundas dienā, gadiem ilgi. Dievs mums ir devis to vislabāko. Viņš savu paša dēlu nav saudzējis. Viņš prasa, lai mēs atsakamies no ļaunuma savā dzīvē un lai nododamies un sekojam viņam. Viņš vēlās, lai mēs sekojam viņam arī tad, ja tas nozīmētu vajāšanas, izsmieklu vai citādas grūtības. Vēl citi ļaudis saka, es gribu būt pats savs kungs, es negribu savu dzīvi atdot kādam citam. Tieši to pašu sacīja ļaudis Jēzus dienās. Mēs negribam, ka šis par mums valda. To saka arī šie ļaudis, es negribu, ka Jēzus Kristus iejaucās manā dzīvē. Viena lieta. Un tikai viena lieta šķir mūs no Dieva, proti mūsu grēks. Jēzus mira pie krusta par mūsu grēkiem.
Mums tāpēc ir jādara savas sirdis un jāļauj viņam tajās ienākt. Labāk darīsim to tagad, pirms nav par vēlu. Mēs varam kavēties pārāk ilgi. Mūsu sirdis nocietinas, un mēs vairs nedzirdam svētā gara skubinājumu. Mēs varam nomirt bez Kristus. Ir ļaudis, kas saka, es gribu nākt pie Kristus, bet ne tagad, vēlāk. Bībelē rakstīts, redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena. Un atkal, šodien, ja dzirdēsit viņa balsi, neapcietiniet savas sirdis. Svētie raksti brīdina, cilvēkus, kurš spītējas un neklausa norāšanai, tiks pazudināts pilnīgi negaidot un nebūs palīdzības. Nāve var nākt pilnīgi negaidot, un tad būs par vēlu. Nāc tagad. Varbūt daži klausītāji saka, es nezinu, kā lai nāk pie Kristus. Vispirms, tev jānožēlo savi grēki. Saki, kungs, es esmu grēkojis. Man ir žēl, ka esmu grēkojis. Dari to nopietni. Tad tev ir jānovēršās no visām ļaunām lietām savā dzīvē un jāsāk dzīvot jaunu dzīvi. Vārds atgriezties nozīmē mainīt domas. Protams, tu pats to izdarīt nevari. Tev ir vajadzīga Dieva palīdzība. Ja tu gribēsi, tad viņš tev palīdzēs. Otrkārt, ticībā uzņem Jēzu. Nekavējies. Kad apustulis Pāvils un Sīla bija cietumā un cietuma sienas zemestrīcē sagruva, cietumasargs izsaucās, kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts? Cietumsargs vakarā bija klausījies viņu liecībā un dziesmās, un tagad jautāja, kas man jādara? Pāvils atbildēja, tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksiet pestīti. Šajā naktī viņš tika pestīts. Jēzus Kristus var tevi atpestīt. Šajā pašā brīdī tava dzīve var brīnišķīgi izmainīties, bet tev jāsaka jā. Nekāda aizbildināšanās neder. Bībele saka, viņiem nav ar ko aizbildināties. Dievs nepieņem nekādu aizbildināšanos, jo tu esi dzirdējis viņa evaņģēliju labāko vēsti. Viņš aicina tevi uz savu mīlestību. Es lūdzu tevi, pieņem šo aicinājumu šovakar. Vētras vilnos nav neviena, pie kā glābties varētu. Tikai Jēzus pie tā varu, nabaks atrast patvēru. Manu galvu dzīves prūdos tura viņš par ūdeņiem. Dziedāšu par viņu brīzdams, cauri viļņiem tumšajiem. Kas man atņems žēlastību, ļaudīs vai šie niecīgie. Mana tēva solījumi mūžam paliks tie. Dzīve
nav tāds, kā cilvēki. Sava dēva dēļ viņš sola dzīvību man mūžīgi. Mīļie klausītāji, jūs dzirdējāt vienības balsi. Mēs raidām katru otrdienu un piektdienu, 21:05 uz 41 metra viļņa. Piektdienās mēs pārraidām īpašu programmu jauniešiem. Mēs ļoti gaidām klausītāju vēstules. Lūdzu, rakstiet mums. Mūsu adrese – pasta kaste 141 Monte Carlo, Monako, Jānim Šmitam. Paldies visiem klausītājiem, kas esat mums rakstījuši. Mēs atbildam uz katru saņemtu vēstuli. Lūdzu, uzrakstiet mums dažus vārdus šovakar. Draugi, šķiroties vēlos jums atgādināt Jēzus Kristus vārdus. Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Neaprakstāmu sirds mieru un drošību dod šīs patiesības apzināšanās. Pasaule ir iestigusi problēmu un naida muklājā. Kara un tirānijas zobens biedē un nospiež tautas. Bet Kristus mācekļi, neraugoties uz visām grūtībām, ar paceltām galvām iet cauri dzīvei, jo mūsu kungs ir uzvarētājs. Mēs gaidām viņa atnākšanu un jaunu laikmetu, kad valdīs taisnība un mīlestība. Paliksim stipri šajā gaišajā cerībā. Uz sadzirdēšanos!